Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Nedēļa ir aizteigusies un esam kopā raidījumā Aktuāla diskusija. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien patiešām būs aktuāla diskusija, jo mēs runāsim par to, kas notiek sociālajos tīklos un īpaši kristīgā ētika sociālajos tīklos. Kāpēc, to jūs uzzināsiet šajā raidījumā. Sveicinu studijā 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu Vilni Latgali. Sveicināti. Rīgas apriņķa avīzes vadītāju žurnalisti Evu Lūsi. Sveicināti. Un starpkonfesionāla bloga Tuvumā dibinātāju un redaktori Aiju Volku. Sveicināti. Varam izskaidrot, kas ir bloks, jo es arī lasīju un tā aizķēros. Īsti latvisks vārds tas nav. Kas ir bloks? Un pie tam starpkonfesionāls bloks. Latviešu valodā tuvākais jēdziens varētu būt dienas grāmata. Tāda publiska dienas grāmata, kurā pieraksta personīgas pārdomas, viedokli. Cik brīnišķīgi. Man patīk tas. Vajadzētu ieviest. Dienas grāmata. Tad arī saprotu. Tie, kas raksta savus dienas grāmatas, jo ir arī personu blogi. Jā. Tātad personu dienas grāmata. Es pastāstu, ko es šodien no rīta ēdu, kādu sapni redzēju un uz kurien braukšu. Mūsdienās gan blogs ir jau tik plašs jēdziens, ka ir dažādi veidi blogiem. Ir tā saucamie tehnoloģija blogi, kur tādi ļoti profesionāli, kur programmētājs stāsta nevis par to, ko viņš ēda, dzēra, bet kur viņš stāsta par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Bet arī savu veidu dienas grāmatu, tehniskā dienas grāmata. Jā, bet, protams, ka ja pievieno faktus, reālus, un tad jau faktiski kaut kas jau tur jau sāk līdzināties mēdījiem, un var viegli sajaukt. Jā, bet šajā blogā var arī kāds cits kaut ko ierakstīt? Parasti blogi... Es jūsu blogā varētu tur kaut ko ierakstīt? Nē. Šobrīd nevar komentāros, jo mums tāda iespēja komentēt ir slēgta. Jā. Bet tā kā manis pārstāvētais blogs ir tāds, kā lai saka, kopējais blogs, tad šobrīd tiešām ir vairāki autori, kas ir izpaudušies. Un turklāt mums ir radusies ideja jau pirms gada to pārveidot par mēdīju, uz tās pašas bāzes, bet paplašinot mūsu darbību, iekļaujot arī intervijas un izpētes materiālus, tā kā mēs tā pamazītiņā virzāmies. Bet tas viss būs internetā? Tas būs internetā, jā. Jā. Labi, paldies, ļoti interesanti. Es tagad domāju, ka visi mūsu klausītāji saprot, kas ir bloks. Paldies. Vilni, ļoti daudz mēs šajā nedēļā esam dzirdējuši par 7. dienas adventistu draudzi un konfesiju un savā veidā, tu jau zini, kā tiek viss pasniegts, ir īpaši internet. Es neesmu skatījies televīziju, nezinu, radio, tur laikam nav aizgājusi šī ziņa, bet no internetā uzreiz ir skandāls. Drukātajos mēdījos avīzēs arī jau pa perifērijām kaut kur ir rakstīts, bet tas uzreiz ir skandāls. Skandāls ir iekšējs, cik es saprotu, un tas pēkšņi ir iznācis uz āru, kā gandrīz vai, teiksim, 7. dienas adventistu konfesijas šķelšanās divās daļās. Tad es nesaprotu, tur būs 6. dienas adventisti un 7. paliks. Piedod, ka es tā ironizēju. Jā. Lūdzu, mīļie dalībnieki šajā diskusijā, es uzreiz gribu lūgt, mēs neskatīsim to, kas tur notiek. Es tagad došu vārdu Vilni tev pavisam īsi, lai vienkārši cilvēkiem būtu saprotams, jo ne visi ir lasījuši. Ja?
Bet tādu ļoti vispārinātu, mēs neiesim detaļās, mēs nerunāsim par to, kas ko ir nogrēkojies, kas ko ir pārkāpis. Bet visvairāk mēs pēc tam vēlamies runāt par to, vai vispār tam ir jāiznāk ārā sociālajos tīklos, blogos un portālos un vēl kādās vietās. Lūdzu, Vilma. Jā, paldies. Es domāju, ka mazliet ir jāpastāst par notikušo, citādi mēs nevaram īsti saprast. Ja klausītāji un skatītāji nevar saprast, par ko ir runa, jo varbūt, ka ne visi arī šajos sociālajos tīklos tik ļoti surfo. Stāsts ir par to, ka vienas draudzes un mācītāju starpā radās nesaskaņas, ja domstarpības. Es pat negribētu teikt, ka konflikts. Tas jau nebija konflikts, bet bija dažos jautājumos nesaskaņas. Viņi nespēja tās nesaskaņas tā atrisināt un tika uzrakstīta vēstule Latvijas Draugu Savienībai, 7. dienas adventistu Latvijas Draugu Savienībai, kur parakstīja 47 draudzes locekļi. Tie nebija pat visi, kas varbūt, bet tādi redzamākie, kas tur bija iesaistīti šajās lietās. Un Latvijas Draugu Savienība nolēma, arī atklātā vēstuli publicēt adventistu mājaslapā, kas vēlas var iepazīties, oficiālais Draugu Savienības viedoklis, kur es arī parakstīju personīgi, ka šī lieta tika izskatīta. Es sarunājos ar mācītāju, mums ir mācītāja ētikas komiteja, viņš tika uzaicināts arī tur. Tika nolemts arī pārunāt jautājumu ar padomi, bet tad sākās tādas darbības no ārpuses, teiksim, no citām draudzēm tur cilvēki iesaistījās un arī dažas amatpersonas, kurām es lūdzu neiesaistīties šī jautājuma risināšanā, jo tas nav viņa kompetencē, un sākās tādi jau apvainojumi un tādas lietas, kas varbūt, nepieņēma tādu ļoti lielu mērogu, bet Latvijas Draugu Savienības padome nolēma šo konfliktu risināt tādā veidā, kad mācītājs uz laiku tiek atstādināts, lai, teiksim, viņš neietekmētu situāciju, lai draudze nevarētu citi ietekmēt, teiksim, šo situāciju, lai viņi nepasliktinātos. Un tādī nākošajā dienā, kad mācītājiem tas tika paziņots, viņš šo lēmumu, kas viņam tika pasniegts, viens eksemplārs viņam, un arī šī vēstule viņam tika iedota, lai viņš vēlējās pārunāt šīs lietas ar draudzes locekļiem personīgi. Jo viņš teica, ka viņš ar visiem nav runājis ar viņiem, ka viņš grib personīgi izrunāt šos jautājumus. Un tā viņam tika uzticēta arī šī vēstule, kur bija adresēta man personīgi un Latvijas Draugu Savienības padomei. Bet pēc dažām stundām šī vēstule tika publicēta internetā. Un arī šis lēmums, un tur žurnālists Aidis Tomsons uzņēmās tādu kā vadību šai lietai, lai, kā viņš rakstīja, paustu arī citus viedokļus, nevis oficiālo, bet citus viedokļus. Es šajā lapā, tas Facebook lapā, es neesmu tur pat bijis iekšā. Man atsūtīja dažas izrakstus. Es izlasīju šo pašu ievadrakstu, kas tur bija. Varētu teikt, viņš neatspoguļo varbūt realitāti no mana viedokļa, jo viņš ir nepilnīga informācija. Ja? Bet Facebookā, jeb latviski, tas sejas grāmatā. Ir arī 7. dienas adventistu oficiālā lapa, kas saucās Adventistu vēstis. Tieši varbūt tur ir tas tā sāls, ja varētu teikt. Un lai mēs saprastu šo situāciju, man ir jāpastāsta, ka šis mācītājs bija šīs lapas administrators. Tā teikt, sabiedriskā kārtā. Viņš par to atalgojumu nesaņēma, bet viņš brīvprātīgi to bija uzņēmies, viņš bija administrators. Un varētu teikt, ka viņš tādā reiderismu stilā šo lapu pārņēma, nomainīja nosaukumu uz citu nosaukumu un sāk tur ievietot informāciju, kas ir vērsta pret Latvijas Draugu Savienību kopā ar šo žurnālistu. Nomainīja apliekot vārdus otram. Jā, samainot vārdus vietām. Vēstis adventistiem. Bet tad piedod man, šobrīd nepastāv oriģinālā lapa adventistu. Nē, viņi pārņemti. Viņi nav. Un tad, kad tika nosūtīts... Zini, kā tev sauc pasaulē? Apvērsums. Reiderisms ir tāds vārds. Tas varbūt attiecās uz teiksim, saimnieciskiem uzņēmumiem, bet arī tad, kad mūsu komunikācija nodaļas vadītājs lūdza šo lapu atdot, tad atsūtīs maidiņu un teica, neatdosim. Tā kā līdz ar to, es domāju, ka tas nav zolīdi, jo man šķiet, ka tā nevajadzētu uzvesties pat nekristīgā vidē, jo es uzskatu, ka tas ir intelektuālais īpašums, jo šis izdevums ir Adventistu Latvijas Draugu Savienības oficiāls izdevums, ir rakstīts, Līdz ar to... man ir jāsmējās. Atvaino, mums pie
pie kamerām ir Jāzeps, kas filmē visu to un liek kopā, un pēkšņi Jāzeps izdomā, Latvijas Kristīgā radio lapa vairs nē, jo viņš ir arī administrators šai lapai, un viņš saka, klausies, mīļie, tagad būs kaut kāds cits radio, un es ielikšu to saviem. Jāzep radio. Jāzep un viņa brāļa radio. Es arī vairāk neko negribētu komentēt, jo es personīgi, es varu paust savu personīgo viedokli šeit. Ja? Mans personīgais viedoklis, man skolā vismaz mācīja, ka viena lieta ir divas lietas šeit. Viena lieta ir šīs lapas pārņemšana, un pie tam tur paliek arī adventistu oficiālā informācija iekšā šajā lapā, ja? Pārņemot visu šo sekotājus. Ja? Bet otra lieta ir, es domāju, ka šī vēstule, kas bija adresēta bīskapam, Latvijas Draugu Savienības padomē tika uzticēta mācītājiem, lai viņš šo vēstuli varētu iepazīties ar šiem cilvēkiem personīgi pārunāt. Viņš teica, ka viņš ar vairākiem, diezgan daudziem nav runājis ar viņu. Kad šāda vēstule tiek publicēta, man vismaz savā laikā mācīja, ka tas ir ļoti neētiski. Jā, lai neteiktu vairāk, kad šādā veidā, pie tam mēs saprotam, ka tas nav tikai tā nopublicēt kaut kur internetā, jo atsauksmes man jau nāk no Amerikas un no citām valstīm, jā, jo šodien internets tas ir saistīts ar visu pasauli. Jā. Un no otras puses jūs saprotat, ja jūs kaut ko nopublicējat internetā, tad tas vairs nav izdzēšams. Tas ir viss. Jā. Un tagad es domāju par šiem cilvēkiem, kuri neadresēja šo vēstuli visai pasaulē. Viņi adresēja to konkrētiem cilvēkiem, kuriem viņi lūdz palīdzību. Un mēs arī centāmies savu iespēju robežās rast šo palīdzību, un arī turpināsim to darīt. Ja? Bet šajā gadījumā es te redzu tādu Bībeles vienīgais tādu tekstu, kurš, manuprāt, šo situāciju raksturot, būtu kā Pāvils raksta Korintiešu vēstulē, viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Viss man ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Un dotajā gadījumā es domāju, ka tie cilvēki, kas šādā veidā rīkojās, viņi droši vien, ka nepadomāja par draudzi. Un man arī draudzes padomēs bija šīs draudzes padomē, un viens no draudzes vecākiem man teica, viņš tādu interesantu domu izteica, viņš teica, vispār jau stāsts jau nav par mācītāju, viņš teica. Stāsts ir par draudzi, jo mācītāji nāk un iet, bet draudzi paliek. Un es arī, ziniet, sev tā nospriedu pie sevis, jā, principā stāsts ir par draudzi, un mācītāji patiešām ļoti savā laikā es arī kalpoju 6 draudzēs, īsākais termiņš. Ja nevaldos 7. dienas adventistiem ir pat noteikts termiņš. Nē, nav. Cik ilgi ir draudzē? Nav, pilnīgi. Tas ir atkarīgs no tā, kā mācītāji veicās draudzē, vai viņam tur ir labas sekmes. Ja neveicās, meklējam labāku variantu. Tā kā tas nē. Praktiski, protams, 30 gadu nav tāds precedents. Mūžu variants arī. Mūžu ieslodzījums vienā draudzē nepastāv. Ne. Tā kā šis ir tā situācija, viņa tāda ir, viņa nav patīkama. Un es domāju, kad nav patīkama arī tiem cilvēkiem, kuri uzsāka varbūt šo procesu. Galvenais jau kas, ka viņi tagad nevar apstādināt. Es gribu jautāt, Eva, tavas domas. Tu esi portālu vadītāji un apriņas.lv un avīze un viss, un tu esi ar stāžu žurnalisti. Vispār, kas notiek šobrīd ar cilvēkiem? Kā ir kaut kas tā uzreiz bливkš, vajag visu to atvērt? Vecos laikos ir tā, atver visas logas vaļā, visas durvis vaļā, tā kliedz uz pilnu klapu, sasauc kaimiņus, uztais haju, un tas šobrīd notiek šeit. Šis konkrētais gadījums, tas tiešām, to es uzskatu, ka tā ir tiešām draudzes iekšēja lieta, un viņa nav risināma savādāk kā tikai draudzē iekšēji, jo tas tiešām ir ļoti žēl, un ka tas tā notiek, jo tās ir lietas, kuras var pārunāt tikai konkrētie cilvēki, jo Kristus taču mums māca. Vispirms, ja tev ir kaut kas, tad aizej divatā, pēc tam paaicina vēl liecinieks un kaut kā tādā veidā. Tas taču ir normāls, tas tiešām ir, turpat, man liekas, nav nekāda diskusija nevienam jautājumu, ka tas tā nav. Lai gan no otras puses, es apskatījos savukārt tad atkal pirms nākšanas to vēsts adventistiem, tas, ko Aidis Tomsons raksta. Te ir daudz tādu lietu, ko viņš raksta, kāpēc viņš to dara, un te ir atkal ļoti, savukārt, manuprāt, arī kristīgs viedoklis, jo viņš saka, ka viņš ir ļoti daudz sev uzdevusi jautājumu, kāpēc
kā rīkoties. Viņam ir žēl, ka tas ir izvērsies tur Delfos un tādos portālos, ka tas ir iznests, bet tā viņa pieredze ir tas, ka, ko viņš šeit to pamatojumu, kāpēc viņš to dara. Viņš raksta, ka parasti viņa pieredze ir bijusi tāda, ka sliktāk ir nerunāt nekā runāt. Un tad viņš raksta te, ka bija jau sākušās kaut kādas baumas un tas viņa motīvs ir novērst to, bet viņš raksta, tāpēc ar smagu sirdi esmu rīkojies un ļoti lūdzu, lai Dievs mīkstina visas tās ļaunās sekas, kādas arī šī informācijas aprite var dot. Mana pieredze līdz šim bijusi, ka slikti ir abejādi, taču vienmēr ļaunākas sekas ir bijušas no informācijas trūkuma nekā tās esamības. Tātad, viņa nolūki nav peļami, nav peļami. Pagaid. Vispirms paņemt oficiālu to es nezināju, to jau viņš neraksta. Protams, vispirms paņemt oficiāls no iestādes, jeb juridiskas personas mājaslapu, un nomainīt un ielikt citu, kristīgie hakeri. Nē, es vienkārši domāju, ka es gribu viņu bišķiņu arī aizstāvēt, jo tāpēc, ka man liekas, ka tā motivācija, vismaz to, ko viņš min, viņam ir laba motivācija. Protams, visa tā realizācija. Bet paskaties, tu brīnišķīgi pat sākumā teici, pagaidi. Mums, kristiešiem, Dievvārds saka, nokārtojiet iekšienē. Kāpēc jūs ejat? Īpaši baznīcas. Kāpēc jūs ejat ārā? Tad kāds var būt motivācija? Tad piedošana, tad man ir jājautā, ko šis cilvēks, kādu Dievu ir lūdzis daudzajās lūkšanās. Ko tad kādu to savu esību, jeb savu... Tā mums viņu vajag aicināt un jautāt. Protams, mēs nerunāsim tagad, es vēlreiz sacīju, mēs neiztirzējam šo te būtību, bet tāpat laikā, kāpēc tad cilvēks nāk ārā? Tu ļoti labi, paldies, ka tu citēji, kāpēc nāk ārā? Lai nebūtu baumas, bet ir vēl lielāks šmuts. Nē, tā tas ir. Bet vispār labāk tiešām mums nav tur ko analizēt, jo mēs kā kristieši varam tikai lūgt, lai viss tas norisinās, lai tas pēc iespējas mazāk sāpes dara cilvēkiem, lai tas pēc iespējas mazāk sāpes draudzēm un lai tas risinās tā, kā Dievs to ir iecerējis risināt. Ja? Tas ir vienīgais, ko mēs varam šajā situācijā darīt. Bet tas par to nešanu ārā, Man ir dīvainas tās lietas, jo es izstāstīšu no personiskās pieredzes vienu lietu, kas man lika ļoti aizdomāties par to, cik ļoti daudzas lietas mēs šobrīd nesam ārā. Mana lielākā meita, viņai tagad jau ir 18, bet tad bija 17. Un viņa vienu vasaru kopā ar draudzeni iekāpa laivā un brauca pa dīķi, tā vizināties. Un pēkšņi viena no viņām saka, mums taču nav telefona, kā mēs tagad varēsim nofotografēt. Un tas nozīmē to, ka īstenībā viņām sajūta, ka viss šis pasākums ir absolūti izgāzies, jo nav taču telefona, ar ko nofotografēt un pēc tam padalīties ar citiem. Un es tā pēc savas dzīves domāju, man šī prasība absolūti neeksistē, dalīties ar citiem, kaut kādās tādās lietās, bet jaunā paudze aug tāda. Un tā ir problēma, un tā ir lieta, ar kuru mums būs jārēķinās, ka visas, gan dzemdības šova laikā, gan laulības šova laikā, tas taču jau vairs laikam nevienu nepārsteidz, vai ne? Tā būs realitāte, ar kur būs jārēķinās. Par to parunāsim, par tiem pašiņiem un kā tur vēl ir tie vārdi. Aija, tavs viedoklis, tu esi jauna, tad tu arī visu lietas ārā. Es atļaušos pastāstīt, ka es esmu arī studējusi žurnālistiku un tieši komunikācijas zinātni, un mana tā kā specializācija, tāda sagadīšanās ir tieši ētika. Un no tā es esmu iemācījusies no tā, ko studiju laikā, tās teorijas daudzās, ko es lasīju, iemācījusies saprast to, ka arī ētika, tā izpratne par ētiku ļoti atšķirās cilvēkiem. Un tāpēc veidojot blogu Mana pasaule, LV, kas ir šobrīd, un arī domājot par mediju veidošanu, kas būs jaunā vietne mums tuvumā .lv, domājot par to, kādus ētikas principus ievērot, es domāju, ka vajadzētu ņemt visas tās atziņas no visiem tiem virzieniem ētikas.
Jo, piemēram, viens ir tā kā Eva jau teica, viens ir motīva ētika, kad mēs skatāmies uz to, kāda ir tā motivācija. Pavisam kaut kas cits ir tad, kad mēs skatāmies uz sekām. Ir kaut kas noticis, un tad mēs skatāmies sekas, vai ne? Ir nodarīts ļaunums visai baznīcai. Pareizi, bet kā vajadzētu skatīties? Ir vēl trešais veids, ir normatīvā ētika. Ir likums, ir pārkāpums. Jā, ir Bībeles pāns tāds, ir pārkāpums, vajag sodu. Vai, tas ir, ja skatāmies kā vecajā derībā. Derība ir lausta un ir sots. Jā. Izdarīja akmenīt. Jaunajā derībā tāpat atkal jebkurš, kurš lasa Delfus, nocitēs, ka par baļķiem un skabargām un daudz ko arī nekristieši zina, un viņiem arī ir savi priekšstati par to, kādiem ir jābūt kristiešiem. Arī līdz tādām galējībām. No vienas puses kristietim ir jābūt tādam, kurš nekad nedusmojas, vienmēr pagriež otru vaigu un nekad nekādas pretenzijas ne par ko neizsaka, līdz pat tādai galējībai, ka vispār kristieši ir tādas dumjas saitiņas, kuras seko tikai kādiem tādiem Nesiet cits cita nastas. Tas ir viens. Un otrs, atkal ir pilnīgā galējība. Otrs, ka uzskats, ka kristieši ir tie, kas tagad tā agresīvi visus grib pārējos pārliecināt un ar savām svētajām dusmām ir tā jau vēsturē tik daudz ko slikti izdarījuši. Tā, kad sastopās tādas galējības, tad tiešām jautājums ir, kā tad to visu interpretēt. Bet laikam jau tā mana doma ir, ka nevar ētiku skatīt tikai tajā normatīvajā, bet tikai tajā motivācijas aspektā vai tikai tajā seku aspektā. Tavā skatījumā šis gadījums konkrētais, tur ir ētikas pārkāpums? Un kādas tavuprāt ētikas pārkāpums? Pirmkārt, man nav īsti saprotams, par ko ir konflikts. Sākumā mums teica, ka nemaz tas nav bijis sākumā kā konflikts. Bet, ja uz to skatās kā tieši konfliktu, tad atkal var skatīties uz tiem cēloņiem. Viena lieta ir, kas ir tajā publiskajā telpā, bet varbūt, ka tie iemesli pavisam citi. Piemēram, tas, ko es pati dzirdēju, šī informācija par to, kas ir Facebook lapā noticis, tas man ir pilnīgi jaunums. Tas jau publiski nekur netika neskaidrots. Labi, apstāsimies pie šī fakta. Tur ir arī kāda ētika, tavuprāt? Tā vienkārši paņemt oficiāls iestādes mājaslapu, kur, starp citu, ja nemaldos, kādi 4-5 gadu garumā, ja vairāk. Viņa ir materiāli garumā, bet viņa nav tāda varbūt regulāri arī uzturēta un informācija atjaunot, bet tur ir informācija, kas ir Latvijas Draugu Savienības īpašums. Jā. Un tad tas viss ir tagad tas viss ir tagad, jā. Citu rokās. Jā. Privāti īpašums. Tas ir kā pārkāpums? Es mazliet tomēr gribu atkāpties ar piemēru. Es personīgi izveidoju dombiedru grupu sociālajā tīklā Draugiem LV savai draudzēji, Agenskalnu baptistu draudzēji, kuras loceklis esmu kopš dzimšanas. Un tas bija vienkārši tā sanāca, ka tajā brīdī nekā nebija, un tajā laikā tāda moda bija, ka bija dažādas tās lapas, un es sajūtu, ka ir tāda vajadzība, ka draudzēji vajadzētu, jā. Un, protams, es arī pateicu mācītājiem, ka ir tāda lieta, ka ir izveidot šī lapa, un tāpat tās draudzes priekšnieki ir jau gan gadu gaitā arī mainījušies, ir informēti par to, bet šajā ziņā es to gribu stāstīt, kā, manuprāt, tādu jauku piemēru, ka nekad nav bijis kaut kāda tāds spiediens vai kaut kāds kāda autoritīva vai kāda tā kārtība, ka tagad man būtu uzreiz, ko tu tagad rakstīsi un kas tur tagad notiek.
tāda apusējas cieņas attiecības. Protams, ja tagad pēkšņi es būtu iecēlus administratoru un viņš man nezinot pēkšņi to lapu pārveidotu pilnīgi ar kaut kādiem citiem mērķiem, tad, protams, ka... Ko tu darītu? Tīri juridiski, ar augstāko izglītību. Nu, no tā, kas notiek internetā, ir elementāri uztaisīt jaunu lapu. Problēma ir tikai tā, ka tad atkal jauni sekotāji jāmeklē. Un tad šeit ir tā nekrietnā rīcība ir tiešām tajā, kad tiek paņemta tā lapa, kur jau ir, vēsturiskā informācija. Kurai ir savi sekotāji, tā ir faktiski maldināšana. Pareizi. Tā ir maldināšana, un tā nedrīkst darīt. Protams. Ja juridiski runājam. Jā, jo šie cilvēki, teiksim, kas ir šie sekotāji, viņi tagad saņem jau šo no šīs jaunās adreses informāciju un jau citu informāciju, kas nav Latvijas Draugu Savienības informācija, kur, teiksim, tā ir oficiāla informācija, kas tur tiek ievietot, un tagad jau ir, tā teikt, neoficiāli. Es varbūt domāju tieši par šo ētikas principu, ja, šeit sacīja, Aija bija vārds, jā. Jā. Aija sacīja, kad ir dažādas ētikas. Es domāju, ja mēs runājam par kristietību, tad ir viena ētika. Ja mēs runājam, teiksim, par islāmu, par dažādām valstīm un kultūrām, mēs varam saprast, ka ir dažādas ētikas. Bet es domāju, ka kristietībai vajadzētu būt vienai ētikai, un tā ētika balstās uz Bībeles principiem. Līdz ar to es piekrītu, ka kristiešiem nevajadzētu būt tiem, kas tur, varbūt arī ētisku pārkāpumu dēļ ļoti notiesā cilvēks. Jo mēs visi kļūdamies, un mēs visi varam pieļaut arī dažādas kļūdas, un, kā teikt, pēc tam, es pavisam nepadomāju, ja, kad man tas neienāca prātā. Man arī jāsaka, man arī tā ir, man neienāca prātā, es izdarīju kaut ko, un jurists man saka, klausies, ko tu tur esi izdarījis. Es saku, man prātā neienāca, ka tas varētu būt kaut kas ar likumu saistīts, ar likuma pārkāpumu. Līdz ar to es pat šeit nedomāju, ka tas varbūt būtu, arī tāds, milzīgs noziegums, bet manā uztverē, ja arī bija vēlme cilvēkiem veidot, tādu lapu ar citu skatu punktu, teiksim tā, ja? Tad atkal viņi vienkārši veido vienpusēju skatu punktu. Ja? Viņi pāris cilvēkus, kas, teiksim, pārstāv šo viedokli, un viņi tagad to publicē. Manā uztverē būtu nepieciešams tad arī šos viedokļus dažādas uzklausīt, un tad teikt, tur nav objektīva informācija, jo tur netiek uzklausīt dažādi viedokļi, šeit ir objektīvi viedokļi. Plus tas, ka tas būtu jau uz jaunas platformas veidots. Protams. Un, ko es minēju pozitīvu, kad arī šis mans paziņojums, ko es biju spiests uzrakstīt. Ja? Es viņu vienkārši biju spiests, es nebiju gatavojies tādu rakstīt, jo šis jautājums nav atrisināts vēl. Viņš pašreiz ir procesā. Es biju spiests uzrakstīt, jo man katru dienu zvana cilvēki un arī sūta e-pastus, un es biju spiests uzrakstīt šo paziņojumu. Viņš tika nopublicēts šajā vietnē, ja? Kas būtībā ir Adventistu Latvijas Draugu Savienības īpašums, ja? Tur arī šis viedoklis tika nopublicēts, un paldies par to. Un kā sacīja daži cilvēki, pēc šīs publikācijas, tad arī tā komentāru strauma ir nedaudz noplakusi. Ja? Bet vēl nav arī saprotams cits moments, un tas arī ir, nosauksim, ētikas jautājums, un reizē arī, es domāju, jau krimināla kodeksa jautājums, jeb krimināla sodamības jautājums. Ar kādām tiesībām vienkārši tā var paņemt daļu no 7. dienas adventistu simbolikas, jeb logo, un pārveidot un uzlikt kaut ko citu. Daļu atstāju. Tas būtu jau mans pieminētais piemērs Jāzeps un viņa brāļi uztais radio, paņem, okupē Latvijas Kristīgā radio emblēmu, un vairs nav Latvijas Kristīgā radio, bet visu pārējo atstāja, bet augšā uzliek Jāzepa brāļa radio. Par šo simboliku mēs esam jau rakstījuši vēstuli augstāk stāvošai organizācijai, kam ir autortiesības šo simboliku. Mēs neesam saņēmuši atbildi, kā tur ir ar šīm simbolikām. Bet katrā ziņā tur arī šo simboliku nevar brīvi lietot. Jā. Tieši tā. Jo likums, es domāju, aizsargā. Protams, arī logo ir autortiesību subjekts vai objekts. Tomēr, ja es drīkstu droši. Piebilst, man šķiet, ka tomēr te parādās arī vēl viena problēma, kas ir, vai tiešām cilvēki jūtas
ierobežoti, izpausties publiski ar savu viedokli, vai šis konflikts ir parādījis to, ka ir kaut kādas tās autoritīvās iezīmes. Tas ir man tāds liels jautājums, jo tas, kas bija tā kā uz āru, parādījies, ka tas konflikts ir arī saistīts ar te tā kā personības kultu, tad kaut kādas tādas iezīmes, kas ir tieši ar to varas jautājumu, un mēdī taču arī ir vara, un arī sociālajiem tīkliem ir ļoti liela vara, jo īpaši mūsdienās viens ieraksts tādā sociālā tīklā var, kā teica, kādreiz ar avīzi var mušu nosist, un var arī ar vārdu nogalināt. Sociālos tīklos arī, bet vienmēr ir arī jautājums, kādi ir īpašnieki, kādi ir viņu nosacījumi pasaulīgajā vidē. Tas pats ir arī ar to baznīcas ietekmi. Ir taču dažādas konfesijas, ir dažādas hierarhijas, dažādi principi. Man nav pilnīgi nejausmas, piedodiet, kāda ir tā hierarhija veidojas. Bet tagad vai nav cits jautājums? Vai tas viss vienalga, kāda tā hierarhija ir? Mīļie, viņi savā starpā tiks galā. Ne tā. Es tagad runāju no kristīgā viedokļa. Un redz, te ir, mēs esam, paldies, ko tu pat sacīji. Tu atvedi mūs un parādīji pilnīgi naturāli, kā draudzēs, kā kristiešu vidū, kā baznīcā ir ienākusi pasaulīgā domāšana. Brīvība. Mums taču ir vārda brīvība. Mums taču ir redz, kur viņš tur ir despots, un viņš tur ir varaskārs, un viņš tur ir uztaisījis piramīdu, un viņš tur ir tur. Un es tagad, kā Dieva bērns, lūkšos, uztaisīšu portālu, uztaisīšu vēl nezinu ko, un gāzīšu to visu. Tas ir kristīgi? Pareizi. Mēs reiz, kur nonākam pie tā, ka mūs jau ir tā paņēmis laika gars. Kristieši, es pa kristiešiem runāju. Ka mēs vairs nešķirojam. Mēs vairs, jo es jums iedošu vienu piemēru. Vispirms es te domāju, ko pa priekš nolasīt. Dievvārdu jeb to piemēru. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudze ceļ un nes svētību klausītājiem. Efeziešiem 4, 29, 30. Un tagad nolasīšu vienu komentāru. Kāpēc es viņu drīkst lasīt? Tikai tāpēc, ka tas ir Vilni tev. Vilni Latgali. Vai tu zini, kāpēc Kristus nebija Sinedrija oficiālais loceklis? Ja tu, un es izlaišu to visu, kas tur vēl tā žults pa vidu. Nē, tu vari nolasīt arī. Ja tu būtu ja būtu viduslaiki, tu, neminēšu mācītāju vārdu, nokurinātu uz sārta to mācītāju. Un ne tikai to mācītāju. Ikvienu, ko tava baznīca neatbalstītu. Vai tev nav bail no šīs atziņas? Un to raksta māsa. Interesanti. Un tad mēs šeit nonākam pie kā? Pie kristīgās pazemības, lai neviens vārds, lai visi vārdi, kas nāk no jūsu mutes, lai tie ceļ draudzi, un šāda attieksme pret bīskapu, viss vienalga, kādu viņš lēmumu pieņem, bet viņš ir bīskaps, ne tā? To ir akceptējuši. Lūdzu, saprotiet man pareizi. Es šobrīd neaizstāvu Vilni Vilni Latgali kā cilvēku, bet piedodiet, tas ir tas pats, Eva, tu noteikti labāk zinās. Paskaties, kā mums Latvijā vēl tiek tikai mazliet ievēlēts kāds prezidents, kā viņš tiek nozākās, kā viņš tiek vienkārši vārdu tiešām nozīmē ar mēsliem apgāsts, un tad pēc tam, mazgājies, mēs paskatīsimies, vai tad ir taisnība vai nav taisnība. Izrādās nav nekāda taisnība, viss vienalga smird, redz, kur un ik pēc brīža paceļ ārā. Vienkārši pretīgi, kauns.
Un kāpēc es to saku, varbūt piedodiet tādu toni un ar tādu pārliecību? Man šokē tas, ka tas ir ienācis tik ļoti ātri kristīgajā draudzē, kristīgajā vidē. Kristus līgava ar šito, un te, redz, kuri Kristus līgava ar šo te nodarbojās. Tas ir tas. Nē, jā, laicīgajā pasaulē jau ir, manuprāt, diezgan vienkārši un skaidri arī, vai ne? Ja mēs arī pamatojamies, mēs pamatojamies Dieva vārdā, un tur ļoti skaidri pateiks, pakļaujieties visām varām. Un ne jau vēl te apostolim tas ir jāmāca, tāpēc, ka tas ir grūti. Mūsu miesas prāts taču nemitīgi bļauj, dumpojies, tu būsi kā Dievs, Šitas eņģelītis taču čukst joprojām visu mūsu grēka pamatā, vai ne? Un tāpēc jau tas ir grūti, un akmeņus mēs droši vien varam katrs arī savā dārzā mest, gan domās, vārdos, darbos. Man ļoti patīk viens piemērs, ko man ir palicis prātā, ko mūsu mācītājs teica, jūs aiziet uz mājām un paprasiet bērniem, ko viņi domā par valdību, un jūs sapratīsiet, kādi jūs esat kristieši. Tā ir liecība arī pret mums, ja. Bet tas tiešām laicīgajā pasaulē, tas ir temats, ko var runāt ar tiem neskaitāmajiem piemēriem, arī kādā veidā amatpersonas tiek diskriminētas nepamatoti, pēc tam pēc pāris gadiem parādās. Tas pats Šlesers, ja. Īstenībā, cik lielas pēdas, un kādreiz es tā domāju, cik lielas pēdas viņš ir atstājis mūsu politikā. Brīnišķīgais Satversmes grozījums par laulības ar vīrieti un sievieti tapa lielā mērā pateicoties viņam. Ja? Pēc tam nāca viens cits kungs, kas gribēja būt par prezidentu un vēl atkārtoti atlaida Saeimu un visu to darīja. Un šis cilvēks tiek tātad pateikts, ka viņa mājā notiek kratīšana un tā tālāk. Paiet vēl vairāki gadi, izrādās, ne ir krimināla procesam pamats, nekas, bet cilvēks sen jau vairs nav tur. Tieši tāpat arī Starptautiskā valūtas fonda vadītājs Strauss-Kahns, ja tajā brīdī, kad viņš nostājās pret valūtas fonda centrālajām idejām, viņam uzreiz tiek inkriminēta nepiedienīgs sakars ar viesnīcas istabeni, kurš pēc gadiem šķetinot izrādās ir nepatiesi bijis. Ja? Tur ir gan samaksāts, gan kas, bet vienalga rezultāti jau ir tādi. Un tāpēc es turpinot to domu par nosišanu ar vārdu, jā, joprojām tas tā ir, tas jau joprojām darbojās. Un tas ir, un ja tas uz laicīgo dzīvi, jo tas ir ļoti vienkārši, mēs jau to saprotam, un man arī pašai sevi ir bijis jāsit pa nagiem, neraksti to komentāru tādu, neraksti, noliecās savas personīgās lietas, jo tas nav vienkārši pakļaujieties varām, tas nav vienkārši šis Kristus padoms, viņš nav vienkārši piepildāms, īpaši mūsu dumpinieciskajā laikmetā, viņš ir ļoti sarežģīti, mums viņi ir jāmācās un vēlreiz jāmācās, jo tas nav, es pati pēc sevis zinu, cik ļoti vienkārši ir paļauties kaut kādai. Vienlaikus, protams, arī tā mācība par to, ka pretojies tam, kas ir Dieva vārdā teikts, arī tās lietas mūsu sava amata vai savu iespēju robežās, viņas mums ir jāmāca, publiski jārunā par to, gan tie paši aborti, gan nāves sodi, gan viss. Tas jau tas, kas ir pateikts Bībelē, pa tām lietām arī mums ir jārunā. Bet tām ir kā tām mazāk. Jā, bet tās vairs nav ķēngas, tas ir vienkārši, tās ir lietas, kas mums ir uzdots un par ko mums, ja tu esi žurnālists, ja tu esi publiska persona vai tu vien aktīvs pilsonis, tev par to ir jādara. Patīk tas kādam, nepatīk, tev būs rezultāts, nebūs, tā nav tava darīšana, bet tev ir jāiet un to jādara, tas ir pienākums. No otras puses, jā, tās ķēngas, tās mums ir pie sevis, tur katram ir jānoliek, tas arī virtuvē pateikt. Tu vēlies kaut ko sacīt? Es domāju, ka es varētu piekrist tam viedoklim, ka mums katram vajadzētu sevi kontrolēt, jo viens no gara augļiem tur ir atturība minēts kā pēdējais, bet viņš ir angliski self-control, tas ir paškontrola, pašdisciplīna, ja? Sevis savaldīšana, jeb apvaldīšana, un arī citu vietu Bībele runā par šo, kad mums ir jākontrolē tas, ko mēs darām, runājam, un tas ir normāli, jo visur, kur mums ir sev jākontrolē, jebkurā vietā, ģimenē, darbā, uz ielas,
transportā. Un tāpatās, es domāju, arī šajos sociālajos tīklos mums ir jāatcerās, kas mēs esam un ko mēs pārstāvam. Jo ja mēs to aizmirstam, tad ja mēs ļaujam vaļu tikai tukšām emocijām vai tīrām emocijām, nekoncentrētā veidā, ja, tad es domāju, ne tikai šie cilvēki cietīs, mēs paši cietīsim un arī draudzes cietīs. Un dotajā gadījumā tā ir sanācis arī, es uzskatu. Jā, droši. Man šķiet, ka tas pozitīvais, ja var tik skaļi teikt, no šī visa cerams varētu būt viens jautājums, ko turpmāk ne tikai adventistiem, bet arī citām draudzēm darīt ar savām lapām Facebookos un draugos, Twitteros un tam līdzīgi. Tu sāc domāt tagad par Āgenskalnu lapu? Es par to Āgenskalnu lapu es tieši varu minēt to arī personīgu piemēru. Tad, kad tika izveidota, tad tā galvenā doma man bija, tas ir tieši tāpatās kā ar Mana pasauli un to pašā tūmā. Galvenā doma bija rosināt diskusijas par to, kā dzīvot kristīgu dzīvesveidu. Kas vispār ir kristīgs dzīvesveids un kā. Un tādā ziņā man šķiet, ka nekas jau slikts nemaz nav, ka arī kristieši runātu par to, vai līvu eglīti drīkst vai nedrīkst spēlēt. Paši par sevi šie jautājumi man šķiet nekas traks jau nav, jo pēc dievkalpojuma noklausoties svētrunu, taču gribas parunāt, un kā tagad to vārdu, ko mēs dzirdējām, kā reāli dzīvē pielietot. Un tā pašā Āgenskalna lapā bija arī viens komentārs tāds, ka vai kas nu tagad būs, kad tikai šī dombiedru grupa nepārvēršās arī par tādu ķēngu vietu, kur mēs tagad aprunāsim citus draudzes locekļus. Un, tās bailes, vai ne? Arī ir cilvēcīgas, kad, kā es redzu no šī piemēra, tā tas arī ir. Vienalga, ko administrators rakstītu, tā ir radusies kā platforma, kur visdažādākos tos komentārus. Jā, bet tu noteikti zini to, ka viens pasaka mazliet, nāk nākošais. Tas jau papildina. Pēc tam nākošie vēl 2 atkal papildina, pēc tam jau nāk vēl 4 klāt, vēl 8 klāt, un tā matemātiskā ātrumā mēs virzamies. Piemēram, vēl kāds piemērs. Kāda liela Dieva žēlstība, ka no tik šausmīgiem draudiem, lieliem burtiem draudzes tantuki nav kājas atstiepuši. Cirku it kā slēdza, bet izrādās tomēr ne. Tātad to raksta kristīga māsa. Nākošā māsa atsaucās. Laikam cirks pārcēlies uz B12, tas nozīmē baznīcas jau 12. Daudz punktu. Īstais bija šodien ciet. Viņa kliegt gribās. Tā ir dievbijība. Es drīkst paturpināt vēl savu iepriekšējā domu. Tā ir diskusija. Kāpēc, mans redzējums, kāpēc rodas vēlme diskutēt, ir tas, ka ļoti liela daļa šīs tā saucamās oficiālās lapas, kas ir gan draudžu, gan dažādas tās oficiālās lapas, viņas pēc būtības nodarbojas ar sabiedriskajām attiecībām. No vienas puses ir ļoti droši, jo tur nekādas diskusijas nebūs. Tiek publicēta informācija, kad būs tur tādā datumā tāds pasākums un tam līdzīgi. Bet runājot ar cilvēkiem no dažādām konfesijām, esmu tiešām daudz dombiedru sastapusi, kuri saka, mums nepietiek ar to. Mums nepietiek ar to, ka ir šie pasākumi, jo kristiešu dzīve nav tikai apmeklēt visus tos pasākumus. Es tev jautāšu precīzi jautājumu, konkrēti. Lūk, es pat nolasīju divu kristīgo māšu
komentārus. Un tie iet ārā, kā jau Vilnis Latgals sacīja, kas ir internetā, tas paliek mūžīgi. Uz to šie cilvēki, šie jaunieši grib. Es zinu, ka viņi grib. Viņiem šis pietrūkst? Es domāju, ka ne jau tā uz to fokus ir jāvirza. Bet uz to aiziet. Salīdzinot ar to pašu jebkuriem internetu mēdījiem, es arī esmu strādājusi portālā LA.LV, kas ir Latvijas avīzes portāls. Un, es biju tur redaktore, un mums bija rindas kārtībā, bija uzdevums šos komentārus sijāt, dzēst visus rupjos komentārus ārā. Jā, tā ir pasaule. Cieņas pārkāp. Tā ir pasaule, tā ir pasaule, bet mēs runājam par kristiešiem. Bet es domāju, ka tieši tādas pašas tiesības izdzēst šīs ķēngas ir arī tādās Facebook lapās. Jā, piekrīt, tev ir tiesības, bet vai ir gribēšana? Un nākošais, tad kāda jēga, ka man tur kāds tad uzreiz kur divas dāmas jau ir jau izveidojušas jau kompāniju un dabūs vēl trešo dāmu, jeb čali, un izveidos blakus vēl vienu portālu. Jaunās adventistas ziņas. Jā, varbūt es gribētu mazu pozitīvu noti ienest. Jā. Es pirms kādu laika meklēju internetā kaut ko par adventistiem, man vajadzēja meklēt kaut ko, es ievadīju, kā jau googlē, un nokļuvu vienā luterāņu draudzes mājaslapā. Un es, protams, nemeklēju nekādu luterāņu draudzes mājaslapu, es meklēju kaut ko informāciju par adventistiem, kaut kādu konkrētu. Un es nokļuvu šajā mājaslapā komentāru sadaļā. Un tur viens saka, jā, adventisti, tur viņi kaut kādi aprobežot un tādi, kaut kādi es neatceros tie komentāri, bija tādi otrs uzreiz, saka, vai tu tur pats esi bijis, ka tu runā par adventistiem? Es biju pirms 2 nedēļām, man ļoti patika. Nākošais tur atkal kaut ko tā. Atkal vēl viens cits pievienojās, saka, es pie adventistiem diezgan regulāri esmu bijis, man kaimiņos dzīvo adventisti, es varu teikt tikai to labāko. Nu, tā kā es visus tos komentārus neizlasīju, man bija laika, man vajadzēja citas materiālus meklēt, bet es biju pārsteigts, ka luterāņu draudzes, konkrēts luterāņu draudzes mājaslapā viens draudzes, jā, cilvēki tā pozitīvi, teiksim, arī atsaucās, un cik es tos komentārus, tādu nelielu daudzreiz viņus tā palasīju pēc kārtas, ja, es redzēju, ka tur tā civilizēti notiek šī polēmika, kā jau mūsdienās tie teksti ir reizēm diezgan varbūt nepārdomāti un tā, bet visā visumā tiešām jāsaka, ka viņi bija civilizēti un labi. Es neesmu lasījis tos, ko tu pašreiz nolasīji, ja, bet es gribu teikt, ka jā, mums tiešām ir jādomā, ko mēs, varbūt jādomā, ko mēs domājam vispirms, jo no tām domām jau nāk, ja cilvēkam ir tādas domas, tad no tām domām līdz tam uzrakstītam šodien cilvēku bez domāšanas raksta. Jūsuprāt, vispār vajadzētu ņemt dalību? Un es saprotu, aizstāv to, ka vajag dot šo brīvību kristiešiem, nedusmo uz maniem, bet vajadzīgs dot, lai izpaužās, tas ir apmēram tā kā, ja nemaldos, Japānā. Oficiāli izliek priekšnieku tādu izbāzenam tēlu un ofisā, un tad mierīgi var iet katrs klapēt viņu vienalga, tad redz, kur te jūtās katrs jau drošs pie savu datoriņu maiņās, un tad uzklabina kaut ko. Bet tas mans jautājums ir cits. Mēs kā Dievu bērni, vai mums vajadzīgs ņemt dalību pie šīm, es nosaukšu godīgi, pasaules lietām, šajā pasaules tirgū, un ieviest savu kristīgo tirgu, kur mēs tad iznesam uz pasaules platformas, kur jebkurš var ieiet arī neticīgais, jeb vienalga, un tagad to visu izlasīt, mums to vajag iznest ārā. Ja mēs runājam par publikācijām, kurās ir iztirzātas tiešām arī ticībai būtiskas lietas, protams, ka viņas vajag. Es runāju par komentāriem. Par komentāriem, es viņus reti rakstu, es atzīšos, es tiešām reti rakstu, jo es pārdomāju, jo es kā jau teicu, es bieži sev par nagiem situ, jo man jau tās domas tieši tā arī pēkšņas dusmas vai kas viņas jau ir, bet es pieturos pie tā principa, tas, kas ir uzrakstīts, tas ir paliek, jā.
Bet tā arī domājot, diskusija. Aitēc diskusija nepieciešama. Un tam cilvēkam vajag saprast, kā kristīgu dzīvi dzīvot. Es nemeklētu atbildi internetā. Tiešām ne. Es uz šiem sev būtiskajiem jautājumiem, es nemeklētu atbildi internetā. Es ietu citus ceļus. Es ietu pie brāļiem, māsām runāt, es meklētu rakstos, es ar mācītāju runātu. Tur es meklēju atbildes. Tad tās ir vietas, kur es nemeklēju to internetā, bet tā varbūt ir mana personīgā problēma. Es sadaļā dzīve un ticība. Nē, tā ir ļoti laba sadaļa. To ir prieks dzirdēt, bet es sevi eksistenciālos jautājumus es nemeklēju. Tur, nē. Es varu tikai par sevi teikt, jā. Brīnišķīgi, es tad lasu to Dieva āmuru, Bogirds, atkal un atkal no jauna. Tik svētīgas, ir grāmatas, kas ir uzrakstītas, lai Dievs dod mums laiku viņus visus izlasīt. Protams. Es varbūt pārsteigums par to, ka es principā pat atbalstītu šādu domu apmaiņu internetā. Bet es gribētu teikt, ka arī Pāvils raksta par to, kas labs, tīkams, šķīsts, tīrs un tā tālāk domājiet. Un ja mūsu domas ir garīgas, un mēs par šīm garīgajām domām atbalstīsim, tad mums nebūs jāliek burtiņa zvaigznītēm, jo nevar visu vārdu uzrakstīt. Jā. Līdz ar to tas jau ir cits līmenis. Un es gribētu piekrist tev tālu, ka tu saki, šis līmenis, ko tu lasīji, tas atbilst tādam pasaules varbūt viduvējam līmenim, jā? Jo ir vēl arī nežēlīgāki izteicieni. Bet es domāju, ka kristietības... Es tos tādu nelasīju. Jā, bet es tev varu iepriecināt, bet es arī nelasīju. Es domāju, ka kristietībā ir savi tādi ētiskie un likumības un morālie standarti, kuri uzliek diezgan augstu pienākumu. Uzliek augstu pienākumu pārstāvēt jau ne tikai šīs zemes šos ieradumus, paradumus un ētiku, bet viņi jau liek šo mūžīgo standartu jau. Un līdz ar to es tur redzu šo kristietības pozitīvo ietekmi. Bet ja kristietība neatstāja šo pozitīvo ietekmi, tad ne tā kā Kristus sacīja, ko lai šo sāli dara, viņi jāmet ir ārā. Tas rauks un tā sāls, viņi nav derīgi. Ļoti labs vārds, ko tu pat sacīji. Ko ar šo sāli tagad darīt? Redz, kur adventistu oficiālā mājaslapa, adventistu vēsts, bija kā sāls, labi informatīvi, vienalga kādā veidā, vēsturisks materiāls, viss pārējais. Un tagad viņš ir pārvērsts par ko? Jā, viņš tāda saucās vēsts adventistiem. Vispār būtību mainīt adventistu vēstis pasaulē, ko varēja lasīt jebkurš. Tagad sašaurina to, redz, kur tās ir tikai vēstis adventistiem. Luterāņi tur neiekšā nemaz, nelasa. Tur iegāja. Baptisti lūdzu arī neiekšā un nelasa, jo tās ir vēstis adventistiem. Un savā veidā, redz, kur var mazgāt tīras rociņas, ko jūs lasat mūsu vēstis? Tās ir domāts tikai mums. Piedodiet, es ironizēju. Bet faktiski mēs īsti nesaprotam, atkārtošu vēlreiz, pārņemti no tā pasaules gara, kas ir demonisks gars, kas nav nekas no bibliskā, ne no dievišķā, ne no kristīgā, nekā. Pārņemts un redz, kur ir augļi. Jo tā gara vadībā, kurā tu sekosi, pat lūgdams Dievu, bet ja tev ir pārņēmis šis pasaules gars, tad redz, kur tu arī nesīsi šī gara augļus. Un vai mēs šajā te komentāros un visā pārējā mēs varam redzēt lēnprātību, mīlestību, pazemību, pacietību. Es tikai nosaucu 4. Turpināt vēl? Droši. Man šķiet, tā viena no tām problēmām ir tā, ka ja izveidot tikai šo platformu un nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par to, kādi ir viņa principi, nav nekāda pamata, ir tikai, Par kuru platformu tu tas runā?
vienalga par kādām draudžu lapas, dombiet grupas, starp citu Kristīgiem radio arī ir Facebookā dombieta grupa, es saprotu, ka tā nav oficiāla. Tā nav mūsu, jā, tur ir. Bet jebkurai lapai, ja nav šie kaut kādi, tad parasti, kas tad tur ir par saturu? Tie ir kaut kādi tā kā ārējie linki uz kaut ko, kas ir ārpus vispār, ārpus tā, ko veidotājs uzrakstījis. Un tas bija tieši šis stāsts par konfliktu adventistu draudzē, ka bija links uz kasjauns.lv, delfi.lv, liepājniekiem LV, un tur, protams, ir skandalozi virsraksti, tur ir tendenciozi vispār pasniegt visu tā informāciju. Bet kāds tos linkus ir veidojis? Un tad ir jautājums, protams, ieejot šajā lapā, ka ja jau tur tas links ir ievietots, tad vai pilnīgi visam, kas tur ir rakstīts, piekrīt arī tas, kurš ir šīs lapas administrators? Iespējams, ka nē, tas pats Aidis Tomsons, varbūt viņš vienkārši gribēja informēt, ka lūk, ir šāda vietne, bet cilvēki, kuri tur ieiet un skatās un redz visu to simboliku, un viņi sagaida atbildību par pilnīgi visu. Un starp citu, tieši strādājot arī darbojoties ar savu projektu Man pasaule, es tieši to arī novēroju, ka problēmas var rasties tad, ja mēs dalāmies ar saturu, kas ir ārpus tā, ko mēs paši esam uzrakstījuši. It kā labi gribēdam ieraugam, ka, kur Delfi raksta atspoguļo kādu tematu, un tā aši pārskrienot ar acīm pāri šķiet, ka varbūt viss kārtībā. Bet, kad sāk tā rūpīgi analizēt virsrakstu, kādos vārdos tiek nosaukti kristieši, arī šajā gadījumā tur varētu analizēt un redzēt, cik tas bija ļoti paspilgtināti. Tad, protams, ka tas arī rada šo negāciju vilni. Un tāpēc arī mēs ar saviem biedriem nonācām pie tā secinājuma, ka ir jāuzņems pilnīga atbildība, un mēs rakstam to, ko mēs paši arī rakstam. Protams, ir viegli strādāt ar atbildīgiem cilvēkiem. Un tad mēs atbildam par to, ko mēs... ļoti viegli. Un tad tiešām mēs ļoti domājam, kādi ir virsraksti par katru vārdu, un par to, vai tiešām ir šī pazemība, vai ir cieņa, un es esmu pārliecināta, ka var arī ļoti kristīgi, ētiski un šādā veidā aizsākt tos tematus. Ai, piedod, ka es tev jautāšu vienu no pēdējiem jautājumiem, mums ir 3 minūtes atlikušas. Ja tu būtu portāla vadītāji, tu faktiski esi, un tagad notiek kādas nesaskaņas, un vienalga, tu redzi tur savu mācītāju autoritatīvu, jeb vēl kādu, jeb bīskapu, jeb vienalga. Un tad tu tagad būtu spējīgi pārņemt šo te un tagad uzlikt citu virsrakstu, tu tā rīkotos? Es tieši pirms atnācu šajienes vēl vienreiz izlasīju rakstu, kas mums pašiem bija, kā risināt konfliktus, ko bija uzrakstījis mācītājs Jānis Balodis. Un manuprāt, viņš brīnišķīgi rakstu noslēdz ar Jēzus piemēru, ka tad, kad viņu pazemoja, tad, kad viņu piesita krustā, ko viņš darīja. Viņš nevis pārmeta kādam kaut ko, bet viņš parādīja savus ievainotās brūces. Viņš parādīja otram, ka viņam sāp, un tādā ziņā, es domāju, nav uzreiz jāiet ar zobenu, ar cirvi, ar skandālu ārā, bet vispirms ir, un arī pat tā ir komunikācija, pat tā ir diskusija, tad jāsāk ir ar to, ka mums kādam ir nodarīts pāri, un kad ir jāatvainojas. Jā, ļoti bieži tajā kontekstā, ko tu sacīji par Jēzus Kristu, mēs lasām šos vārdus, un viņš cieta klusu. Cieta klusu. Šodien atkal man jāsaka, ka
dievbērnu vidū ir ienākusi šī nepacietība un neciešana klusu, jeb šis tikums ciest klusu, Dievs izšķirs. Un, protams, ja tur būs vainīgs Vilnis Latgals, Dievs parādīs to. Un tas ir vislabākais. Paldies jums visiem, es saku, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Cienījamie radioklausītāji un skatītāji, tas kungs visu redz, pilnīgi visu. Un, mums katram ir jādomā par to, gan to, ko mēs rakstam, kur mēs piedalāmies, kādās diskusijās, un es zinu to, ka laikam ir labāk nepiedalīties. Labāk ir nepiedalīties, jo mēs neesam spējīgi no sevis savaldīt. Es nerunāju par diskusijām, kas ir saturīgas un tādas. Es par tām nerunāju. Bet es runāju par, faktiski tās nav diskusijas, tie ir komentāri un izteikumi. Un tie ļoti ātri aizved pie apgrēcības. Paldies Dievam, ka šodien ir žēlastības diena. Un mēs katrs, un arī šeit komentētāji, kas ir rakstījuši šajā lapā gan par Vilnu Latgalu, gan par draudzi, šodien ir žēlastības diena un var iet pie tā kunga un nožēlot grēkus un salīdzināties, bet vispirms salīdzināties ar līdzcilvēkiem un tad ar to kungu. Lai Dievs jūs visbagātīgi svētī ar mieru, kas nāk no viņa. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!